Klau, tu zini to labo sajūtu, ka tu uzvelc uzvalku, ieliec roku žaketes kabatā un tev tāds, dešuks, man bija tā, kad tu uzvalk žaketu pastos, ar cīgu caurums izdzināts. Nu, bet esat sveicināti Kreiču podkastā. Šī ir 65. epizode. 65. epizode. Man sauc Jānis Kreičmanis, un šis ir mans podkāsts par absolūti neko, kur tie zini. Es tev nedodu padomus. Es tev ļauju dzīvot tā, kā tu dzīvo jau iepriekš, tā kā tu dzīvosi. No vienas miskas otrai. Izbaudi visu, ko tu gribi. Ja tu gribi apēst 800 gramus ap pelmeņiem vienā piegainā, lai tavs ķermenis ir iznīcināts 4-5 dienas, kā man ir tagad, droši. Pilnīgi viss, kas nāk no manas ārā, ir kaut kādā veidā saistīts ar pelmeņu smaku. Es nezinu, ko viņi man ir nodarījuši, bet viņi, man tas DNS ir sahots ar tiem, es nezinu, kas bija kročs, tas iznīcināts pilnībā. Čau! Kā tev iet? Kas jauns? Ko dari? Kā sviež? Kā darbā? Vai tu arī nedēļas nogalē biji uz Itāliju? Jā. Izklausās, ka nē. Uzmini, kurš bija? Nu? Janka. Kāpēc tāds loks es? Tā. Jā, es biju uz Itāliju aizlidojis. Vajadzēja kāsu novadīt. Jā, un tur bija tas brīdis, kad es uzvilku to žaketu. Man tāds, fuck. Fotogrāfs pamanīja. Viņš tā, kas tur ir? Tad tur bija tiem trikiem visādiem. Jā, dabū, kad ir nost. Bet, jā, es tik sen nebiju lidojis. Es vienīgais, ka man ir jālidojas, es brutāli pārmīs jēgu. Ne jau no, Dievs, lidmašīna nokritīs, no tā man nav bail. Bet vienkārši no tās Somu pārbaudas. Es vienīgais ieeju lidostā, man tāds 100 punktu kaut kas aizies greizi. 100 punktu, vai es pasi aizmirsīšu mājās, vai jums nav? Es vienīgais, ka es lidostā nejūtos droši. Ja nu kāds man ieknieps dibenā. Nē, bet jā, es aizbraucu uz lidostu, viss kārtībā, un tagad ir tas posms, kur visi iet čūskaņā, ir kā uz atrakciju, un jānoliek tā soma, un ir tagad kaut kāds jauns aparāts, viņš izstās pēc turbīnas. Ir tā kā no nākotnes iekārts. Man tāds, jūs vienkārši meklējat ieročus, vai tiešām tam tā ir jāizstāsta, ka tas ir nozagts no Star Wars, bet labi. Es uzlieku to savu somu, un tajā brīdī, kas pieslēdzās, Jēzus, es pastos augšā, es aizlūdzu. Tagad kamerās domā, kad es meklēju, kur ir kamera. Zin, viss aiziet greizi, tāds Dievs lūdzu, un es pastos, tieši kamera. Tagad viņi zina, ka es esmu pārmīs, par ācu ienāk austiņu. Puisis izstās tāds tīzli mati, un ķīls ir atkal vaļā puisim, bet viņam vajadzētu pārbaudīt somu. Vai ne? Man nekā nav. Visi kārtībā, bet jā, man izlaiž to somu cauri. Surprise. Protams, viņa aizsūta uz papildus pārbaudu. Kas bija interesanti, viņš aiziet uz to papildus pārbaudu, tur, protams, sēž kaut kāds IT support čāls. Viņš jau, mēs pastīsimies, kas te ir noticis. Un viņš man pat somu īsti neizkrāmēja. Viņš vienkārši attaisīja vienu lielu nodalījumu vaļā. Burtiski ar pirkstiem bišķiņ, tā kā, zini, ka tu pārbaudi, vai tev viss ir, ka tu paņem maķīšu maisu, un tu vienkārši bišķi viņu tā kā pataisi vaļā, lai saprastu, vai viss ir, ko tu pasūtīji. Apmēram tik daudz viņš man pārbaudīja to somu. Viņš pastāst man tāds, labi. Un tad, bet tad viņš izvēl kaut kādu, tā kā, lapiņu, līmlapiņu. Zini, kad filmās ir tie, kas ir tie aristokrātiem, ir tie kalpi, kur ir tādi mazotiņi, tā kā tīri visu māju. Un kaut kādām līdzīgām kustībām viņš sāk tur aiztikt man somu, viņš tur es pārbaudīšu, un tagad es pārbaudīšu, un šeit es pārbaudīšu. Un viņš ieliek kaut kādā atkal milzu bebop iekārtā. Un tāds, kas Somai būs, domā, Somi ir STS dabūjusi, ko tu dari? Un jā, atnāk, ka tā kā nekas nav, un izrādās narkotika pārbauda. Un tāds, kāpēc meklē narkotikas uz Somas? Es pēc tam cilvēkiem prasīju, tie man tur stāstīja, ja tu liktu tur iekšā narkotikas, tev būtu pirksti ar narkotikām, tad tu aiztikt somu, un tad tas palikt, un ja tas, kaut kāda schēma. Tāds, kurš ņem? Pasties uz mani. Vai tev īsti labi? Neko, nav svarīgi. Ārprāts, man pat ir to te ibumetīnu bail ņemt līdz lidostā. Viņš izstās čels, kas varētu diskutēt kā pliksdējot. Man ne, kas tas tāds? Ibumetīns. Labi, es nezinu, kā viņi pārbauda tur tās lietas. Bet labi, neko. Iekāp lidmašīnā, sen nebija Rainerā bijis. Un tas ir, tā kā man jau bija teikts, ka tas ir tā kā 15. Tas, kas man skačkas, tas autobus. Vienkārši. Es biju aizmirsis, un man jāsēž pa vidu.
Un zini, kas ir lidostā, kad tu lido, tev liekas, kas sliktākās lietas, kas var notikt, ir blakus, kad, nezinu, cilvēks sasvīdis, bērni bļauj, kāds savus kotletes sāk ēst. Un nē. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tās lietas ir pārējošas. Zini, kāds nopiržās vēl kaut kas. Tās lietas ir pārējošas. Kotletu tu apēd, visi beidzies. Vai savus salātus. Bērni raud, un parasti viņi beidz raudāt. Bet man blakus sēdošam čalim tā smirdēja mute, bal, acī. Es nezināju, ka tāds smags eksistē. Goda vārds. Vai tiešām jāsmējās, varbūt viņam ir kūņa problēmas? Jā, tad vēl uz Covid masku. Viņam arī 50, viņš sēž super, kājas bija super plati vaļāts, nozīmē, es nezinu, gan jau viņam neviens ģimene neko nesaka pretīm. Pārāk agresīvs, zini, ka čaļi sēž pārāk agresīvi platām. Tāds, ko dara? Kas tu mēģini kaut powerplay uztaisīt? Bet viņš runāja pa telefonu. Pat līdz pēdējiem brīdim, kad tur stjorti jau pienāca, tā kā jau vecīt, es tev viņu atņemšu, un tu zini, ka bez telefona te būs stundiņa, vai ne? Tā kā maziem bērniem. Un tad, jā, bet viņš runā pa telefonu. Es vēru, katra zilbe ir tā kā trieciens man. Zini, ka tajos zvaigžņu karos ir tie neredzamie spēka lauki, un tie cilvēki lido prom. Tā bija ar viņa mūti. Viņš kaut ko pasaka, 3 zilbes. Es iekāpu. Un katra izelpa vārdā. Vienkārši man tā kā trieciens. Es tur vienkārši tā kā slikts boksers tiek sīsts. Cīņas beigās vienkārši man slikti bija. Un tad izrādās viņam sieva sēdēja 2 rindas tā kā viena tukša, nākamajā sēdēja viņa sieva. Un viņš runāja gan tam krēslu šķirbām cauri. Viņš tā kā, Klau, ka mēs nolaidi, kaut ko viņš viņai teica. Vai arī runāja pāri. Es domāju, tie cilvēki, kas tur sēdēja pa vīdu, tie arī. Viņi baigi labi gulēja, man liekas, viņi vienkārši fiziski izrubījās. Zini, kad filmās cilvēks spīdzina pa daudz, viņi vienā brīdī parubās. Man liekas, viņam tas pats bija no smakas. Man nebija labam blakus sēdēja, kas tā pa pusi. Viņš bija man pa kreisi, viņi bija pa labi. Un tur blakus man sēdēja burtiski maza meitene. Ne tā kā maza, viņa bija sieviete jau. Es nezinu, 30, bet zini, mazas sievietes, zini? Tā kā mazas aziāts. Viņa tā, viņa vienkārši sēdēja klusām. Un, labi, mēs lidojam. Un, bogu, es nezinu, kas ir tas Rainers, ir sūdz pa to lidmašīnu. Tu lido pa 50 eiro uz Romu, loģiski. Es saprotu, ko es sagaidu. Bet viņiem vēl tas tā, es nezinu, kā to sauc, zinu, kad es pārdevu LMT telefons, to sauc par piepārdošanu, zinu, ka tu nopērc telefonu, viņi tā, varbūt vāciņu. Jūs nopirkāt telefonu, jums ir 60 gadi, varbūt jums vajag GTX turbo dronu, ne? Omi, tu varētu visu to te burkānu vāgu no augšu iečukot savā jaunajā telefonā, ne? Piepārdošanu. Un jā, un tur tas pats, tu mēģini aizmigt, vai ne? Tu jau esi fiziski nodzīts no tās mutes smakas. Un tad tu mēģini aizmigt un tu dzirdi. Now we are going to take the orders about the hot meals. Every hot meal is included. We have a Thai curry, pasta, bolognese. Un es vienkārši, un tik skaļi, un čārkst. Un es domāju, es padošos. Paiet vēl 20 minūtes. Now we are going to take soft drinks. If you want a soft drinks, look up at the soft drink menu. Un es vienkārši nevaru. Ik pa 20 minūtēm. Tad viņi atnes ēdienu, un arī viss tiek paziņots. Un man tāds, es saprotu, viņi pieteica ēšanu, pieņēma pasūtījums, aiznes pasūtījums. Arī klusām sievieti iztaigāja mūsu ar maisu, vai ne? Visi kārtībā. Un tad es lītās parubīšos. Es jūtu, zini, tu esi beidzot. Es pie tam esmu liela auguma. Es iztos smieklīgi tajos krēslos. Un gara auguma, neliela. Es neteiktu, ka esmu liels. Es esmu garš. Es neesmu lācis. Es atnēs, man varētu ciet. Ne, tas te. Un tad paiet atkal kaut kādas minūtes. We have exclusive offer on perfumes. If you want to order some perfumes, we can start with Chanel, Antonio Banderas. Un viņi sāk saukt smaržas. Ārprāts. Es nezinu, zinu tās mājaslapas, kur tu mēģini izlasīt 10 lietas kaut kādas, nezinu, ko es parasti meklēju kaut kādas. Parasti budžeta lietas meklēju 10 lētākās klaviatūras kaut kādas.
tās mehāniskās, klik, es gribu sev tādu nopirkt. Man vajag? Nē. Bet es gribu, kad es sit pa klaviatūru, klik, neko, vai neiesim tur. Un es pat lielo kompslēdus iekšā nesu. Un zini, ka tu ej tajās Delfos tagad ir tas pats. Pa lielam gandrīz visur, ka tu vienkārši ej un ir konstanti reklāmas. Un tur bija tas pats. Tu lido, bet viņi konstanti smāržas piedāvā. Tā kā ir sajūta, teica ar Origo. Zini, čigā nāk klāt, gribi smāržas. Vai kā viņi runā, es nezinu, kā viņi runā. Un nebija. Nolaidos, viss kārtībā. Zini, kas bija interesanti lidojot uz to Itāliju? Es biju iedomājies, kad mēs lidosim pāri, kad būsim zem mākoņiem, kad arī kaut ko var redzēt, kad, zini, tu redzēsi tos klasiskos itāļu skatus. Zini, kad tur ir tā kalnainā vide un tur ir tās mājas saceltas ar milzīgām, zini, tā kā diezgan tālu viens no otras, zini, tur ir vai tur tā kā mazie ciematiņi, kur 5 mājas, vai ne, un tur skaisti itāļu sieviete, Karina Palagus, Omīte, Mīca, Mīklu, pasta, vai ne, kaut ko tāisa, Sents, kurī cīgas dzer mazu espresso, vai ne, maz puika brauc arī, tad viņam ir bagete, Mārio, vai ne? Un viņš, bagetē, zini tā kā es to tā biju iedomājies. Un ņifigā es lidoju, un es vienkārši skatos, arī Itālijai purčiki. Es nebiju nekad to aizdomājies savā primitīvajā galvā, ka tur ir arī rajoni. Jā, vienkārši es lidoju, un tur ir māja pie mājas sabūvēts. Un viņas baigi interesanti, viņas tā kā, laikam, Latvijā tās ielas ir plus mīnus uz bobi būvēts, zini? Un tad tu skaties, ka Amerikā, Ņujorkā, piemēram, ir tie sadalīts viss pa blokiem. Es neesmu bijis, es esmu kārt redzējis. Un filmās parasti rāda. Zini, viss tā kā pa kvadrātiem sadalīts. Un tur tas pats, tu vienkārši lido pāri un kvadrāti ap 5 stāvu mājām, kur droši vien cilvēki nevar rēķins apmaksāt, viss beisī, atkal atrad tas te puvušu tomātu leduskapī. Kā mēs uztaisīsim mērci? Vai ne? Psiho, viņi jau tā ir psihopātiski, tad viņi vēl psiho vēl vairāk. Es vienkārši izrādās ir arī parastie, nav visi multiņi itāļi. Jā. Bet neko, tad jau nolaidāmies, tad jau tur bija viss smuki. Un aizlaidām uz to vietu, mēs bijām kaut kādus, 100 kilometrus pieņemši no Romas, kur tās kāzas bija jāvada. Bet tur ir maza pilsētiņa, cik 20 minūtes kājām. Jo tas kāds notika tādā tā kā villā. Un mēs aizgājām ar sievieti uz vietējo pilsētu. Vienkārši, iečukot rajonu. Un kas bija tur tajā dienā, gan lija tieši tajā brīdī, bet mēs izstaigājām, rītīgi mazāk pa Vecrīgu, viss tas rajons. Bet mēs iegājām vienā vietā dabūt kafiju. Burtiski neviens, man viss brīdināja, viss, kas tur viesi, viss līgaveņs, viss viņš tāds vecīt, te neviens neko nesaprot. Man tāds labi Google Translate. Un mēs ieejam pirmajā kafejnīcā, kur strādā. Jo tur Itālijā viņiem ir powernaps. Klau, es stingri uzskatu, ka cilvēkiem, pieaugušiem cilvēkiem ir jāguļ powernaps. Es atzīšos, es visu laiku guļu powernaps. Man nav, tāpēc, ka man nav tā kā uz darbu jāiet, es pastrādāju, un tad es negribu pastrādāt. Un tad es eju pagulēt, jo Jānīca nogurts no kompīšu. Un tad es skatos blakus čaļu remontē ceļu. jā. Bet, jā, un Itālijā arī viņiem kaut kādas 2 stundas pa dienu vienkārši nekas nestrādā. Visi iet gulēt. Tas laikam no karstuma, bet es pieņemu, ka visiem besīts. Bet mēs iegājām tajā vienā vietā un mēģinām runāt, un tur bija 2 galdiņi, tāda ļoti maza vieta. Tur bija 2 galdiņi, vienā pusē, 2 otrā, visi aizņemti. Tad viens šalis ir ar tādu žurkveidīgu dzīvnieku rokās. Zini, tur, kur bija tas viens klips, kur 3 tādi pieceļi, viņi tādi slaidi gari, nesēski varbūt. Viņi tā pieceļās augšā un skatās apkārt, un tur parasti kaut kāds smieklīgs anglis kaut ko saka. Oi, meita, vai kaut ko. Un, jā, kroči tāds, bet neviens nerunā. Un es mēģinu dabūt kafiju, un es tā kā kafē. Es vēl viņiem parādīju, ka es esmu Letonija, un viņiem tāds, kas tas tāds ir. Viņi nezina, kas ir Latvija. Neviens nerunā. Beigās mēs saprotamies. Un tā sieviete, viena izrādās tur runā kaut cik angliski, un viņa tā kā, tu coffee. Viņa tā, normal coffee. Nē, viņa teica, American coffee or
normal coffee, the Italian coffee. Un viņi to pateica ar tādu fuck you. Kad man bija tāds rītīgs prieks, zini. Viņi tā kā tu gribi to mēslu, tu gribi īsto lietu, zini. Un tāds, es gribu īsto lietu. Un kamēr mēs stāvam, gaidam uz tām kafijām, tikmēr tur pie blakus galdīt sēž dažādi vecuma cilvēki, sākot tur ar tādu, 60-gadīgu, zinu vēl, Jestru kungu. Un tad ir kaut kādi arī pāris 30-gadīgie. Un viņi visi tur, grācī, čau! Un rāda, lai mēs sēžam ar viņiem. Man tāds, mēs nevaram runāt. Par ko mēs runāsim? Es tā kā, jo visi ir teikuši, ka itāļi nav pieklājīgi. Man tāds, mums nav vienkārši te pa ko runāt. Mums nav. Mēs nevaram, es sapratīšu, ko tu man teiksi, un man nevajag to sarakstu, zini, ar telefonu. Es neesmu tik ieinteresēts. Bet neko, un iedevu kafijas. Burtiski 2 maziņas kafijas. Maziņas. Ļoti tā kā, es nezinu, kas ir urīna testa ar tādu izmēru. Es nezinu, labi, tas slikts piemērs. Es pat nezinu. Kas tajā staķika arī ir tāda mazas vai viršos tāda maza espresso kafijas. Iedod un tu ej ar tādu mazu kafiju. Īstā smieklīgi. Bet interesanti, ka viņiem tā kafija, zini, kad lētais šmigai ir tāds rītīgs spirta sitiens. Tas ir visām kafijām, kuras es dzeru. Ne jau tādā ziņā, kā jumtiņi, bet Latvijā, kad tu dzer kafiju, viņi bišķi pa stipri, viņi tāds rūgtums sitās kaklā, bet tur bija nejāgā nikna kafija un nebija tas rūgtums, tas likās forši. Tad aizgājām uz restorānu, protams, ēdām pēsta, vai man bija kaut kāds giničēļi, es nezinu, kas tas ir, plakana pāsta, tādas pats māku uztaisīt, ne tādu. Manējā garšo burtiski pēc klimpām. Es esmu taisījis makarons, viņi man visu laiku garšo pēc klimpām, es nezinu, kas ir to. Laikam pa biestājas, labi kā dačrīm. Bet viena lieta, kas bija interesanti, es paēdu to pastu, tur vēl bija baltmaize, un vēl es paņēmu bruskēta, vai es nezinu, kā ir jāsaka, zini, viena bija pastēta, un man bija tāds, zini, ko es salīdzināju? Viņiem, protams, tur tā pastēta bija kaut kā daudz krūtāk, bet es salīdzināju nevis ar kaut kādu lauku, vai vēl, es tāds, garšo labāk nekā Lido pastēta. Man ir nulle kultūra kaut kāda. Un goda vārds pēc makaroniem, mēs pēc tam gājām mājās, zinu, ko es sapratu, tu Itālijā, un tā man ir otrā reize, tu vari ēst makarons un maizi, un tu neies, un tu nepirdīsi visu laiku, un tev nevajadzēs uz toleti, tev pumpas nematās. Kur ir triks? Kur ir triks, ka es mājās pēdu makaronus? Ir ārprāts, kas toletē notiek. Tur es pēdu makaronus, tā kā nekas nebūtu. Nezinu, kāds zina? Es nezinu. Ja kāds tic, labi. Un kas vēl tāds iespējams, ko es varētu pastāstīt? Es taču braucu ar mašīnu, man vajadzēja viena sieviete. Es rītīgi biju. Zini, kas bija man visu stripu? Man tāds lūdzu, lai nenotiek šis. Un kaut kas notiek. Piemēram, man bija, lūdzu, lai nepārbaudu somu. Pārbaudu somu. Vai ne? Un viens no sīkumiem bija, kad es teicu, ka tik man nav jābrauc ar mašīnu. Es negribu braukt ar mašīnu. Un otrās dienas rītā, kur sieviete klauvē, un es esmu bezkaunīgs palicis. Es attaisīju svešam cilvēkam apenēs vaļā durvis. Kas notiek? Kāpēc? Es esmu tāda miskasta. Kāpēc? Es burtiski atceros un ienīstu sevi. Es nevarēju uzvilkt fiksu šorts un krēklu, tas prasa 10 sekundes, un pie tam viņi dzirdētu to. Kad es staigāju pa māju, un viņš uzvilk drēbes. Viņš jau bija gultā, ir 9 no rīta. Es attaisā, čau! Tā kā lumbras. Un tur izrādās sieviete bija pirkstā iegriezus, un viņa palūdza, vai es viņu nevar aizvest uz slimnīcu, vai kaut ko tur izdarīt. Beigās atradām vietu pilsētā. Un tur ir tāda aptieka. Un viņa tāda rītīga veca aptieka, tā kā kauboju filmās rāda, vai Anglijā tie bāri, tāda stila, tā kā ļoti veca. Tā dizainiski. Un tur vēl tajā, kas tas ir, itālika riftā, tur baigi uzrakstīts, tur kaut kāds doktor, no pain, no help, and kaut kas tur, vai ne, un no 1900, kur tur gada. Bet zini, kas vēl tajā aptiekā pārdeva? Tur varēja nopirkt maizi, makaronus,
kosmētiku. Burtiski, tā kā ļoti labi, es pastījos tajā Google Maps, ļoti labi novērtēta aptieka, bet tur varēja chlamu nopirkt. Sieviešu zeķibiks vienkārši pa visu ekrānu. Pa visu ekrānu. Tie iekšā un pirmais tu redzi sievieti vēl tās zeķibiks. Man tāds, ok. Tā, kas vēl bija, jā, un atpakaļceļš, viss ok. Un es eju, un man tāds, un zinu, ko es redzēju? Kā es ar 20 minūtes par šo runāt? Ienāca, kad ir tas boardings, es biju viens no pēdējiem, tā kā ar to, kas mēs tur vēl visu braucām. Un es skatos, un jūs, kad tu pēdējo reizi redzēsi sagrauts vecākus? Pēdējo reizi. Es šito nebiju redzējis. Kročie ģimene, nezinu, 3, 5, abiem, 2 bērni, vienam izskatījās, nezinu, 3, otram 1,5, nu kaut kas tāds. Un kroči ļoti maziņi. Un abi kliedz. Un es nerunāju tā kā, zini, kad viņš tā kā kaut ko viņam neiedeva, bet viņš saprot, ka nav jāraud manēs tagad šādā, bet ir tā, ka viņš tā kā zina, ka raudāšana nestrādās, bet viņam nāk raudies, bet viņš zina, ka tas neko nedos. Kročs, bet tie sīkie, bļauj tik skaļi, un visi, es skatos apkārt, visi pastās. Un cilvēki nemāk, tā kā, gan jau bērns raud, bet viņi bļauj tā, it kā viņi sit, un es pastos apkārt. Mamma ir uz raudāšanas robežas. Burtiski uz raudāšanas robežas. Tā kā viņi iet un ir pilnīgi sarkani. Sencis domā, pamest to fucking ģimeni, jo viņš vairāk nevar. Viņam ir sarkana seja un betons pilnīgs. Tu zini, kad viņš mājās, ka viņš tukšos to saliņas. Bet viņš vienkārši iet to betonu, sīkie kliedz, katram viens rokā. Un es galvā, nafik, tu ceļo tik maz bērnu. Ja tā kā man draugi tā ir sērfa nometnes, un tad viņi tur ir kaut kādu ilgāku laiku, Portugālē. Es totāli saprotu, kāpēc viņi brauc ar bērniem. Tā kā tas ir skaidrs. Un tad viņi tur tu nevar atstāt ar vecākiem sīkos pusgadu, vai ne? Bet tie bija latvieši. Tu brauci uz Romu ceļot. Kāpēc, lai tu vēl brauktu uz Itāliju? Kā latvietis. Tā nav Turcija, kur visi tie čaļi brauc ar tiem mātu implantiem. Es varētu tur aizbraukt, mošu, man bārdu varētu to tur uztaisīt. Vai ne? Un es nezinu, kas nav tur baigi lēti ārsti, cīgas ir dārgāks. Es nezinu, kāpēc tu kā ģimene, gan jau ceļojumā, un priekš kam? Viņi sīki bērni. Burtiski visu, ko tu laiku dari, ir pieskat bērns, kamēr viņiem ir pofīgi, kur viņi ir. Viņi ies pa skaistāko pilsētu, viņi staigās par Romu, domā, viņiem interesē kolizejs, un kas tur notika, un kā tika izveidot tur viņiem tā viss tā notakts cauruļu sistēma, kā viņi visu bija izveidojuši, lai tur nesmir. Tā kā tur bija viss ļoti, ļoti pārdomāts, un to tur var visu izlasīt. Nē, tie sīkie atradīs akmeni ielas vidū, un tas būs actions uz 30 minūtēm, un tev rādīs un stāstīs par to akmeni. Un tu ej mokām cauri. Godvārds, ar tik sīku vienkārši, es zinu citiem, nē, bet viņiem ir jārāda cool. Jā? Domā 4 gados, ka viņi tur pēc tam, Jūlijas Cēzars. Viņi stāstīs kaut lielo runu, viņi to iztricēja lielu koku. Fucking viss. Aizbrauc uz Ogri, aizbrauc uz Siguldu. Un tajā brīdī, kad tie sīkie kļūst runājam un kaut cik saprotam un tā tālāk, ka viņi nav jātur klēpī lidojumā, tad, vai ne? Ceļo. Un karoči, kāpēc par to stāst? Ja es skatījos, es redzēju tās sejas un to vienkārši to, cik dzīve var tevi vienkārši iznīcināt. Jo mēs būsim ģimeni un paiet laiks, vienkārši reāli tīkīksina. Bet es tieši, man tāds, es negribu, lai viņi man sēž blakus. Atpakaļ lidojumā, es apsēdos savā vietā un man tāds priekšējā rinda tukša. Un blakus neviens nesēž. Man tāds, es gulēšu tā kā čempions. Tā kā čempiņš. Un es tev zvārdu, man blakus apsēžās sievieta meitu. Bet sievieta meita bija ļoti jauks. Tur tā kā arī maz meitītes, es teikšu 5 gadi.
vai 4, un viņi iekāpa iekšā, viņi bēdīgi ļoti, vai ne? Viņai laikam nepatīk lidot. Un tad viņi uzlika mammai galvu uz pleca. Un vienkārši tā kā mīlīgi sāka iet gulēt ciet, un man priekšā apsēdā burtiski tā ģimene, pa kur es tikko stāstīju. Kur bija visi ceļu kliedz. Bet par laimi tas sievietē priekšā bija brīva vieta. Tas pārgāja. Tur atkal mēģināja gulēt, bet... Antonio Banderas, would you like to buy some Antonio Banderas perfume? Jā. Es zinu, kas ir, ja tu aizlido turpināt pakaļ pa savu, tas, ko tu esi precīzi pelnījis. Tā 25 par ceļojumu norunāts ļoti labi. Ja kas vai kāds zina, kroči mani Volvo 2005. Gada un V50. Vai kāds no jums zina, kur var dabūt kaut kādu gaisa masas maisītāju priekš turbīnas? Ja tu vari, hit me up. Tas te palīd. Kroči, man vajag dabūt to detaļu. Meistars meklēs pa saviem galiem, un es jautāšu vienkārši publiskajā vidē, vai kāds var man palīdzēt. Ja nevarat, viss būs labi. Tā, ko es vēl... Mazas lietas, ko es varētu... Es nezināju, ka es tik ilgi runāšu par šo, un es negribu taisīt atkal 40 minūšu epizodu. Kaut gan es varētu, ko tu man tur daudz zaudēt. Tā, bērni raudāja, no pastas nav pirmdien, to es izstāstīju. Jā. Zini, kas bija? Cute. Es sīkiem nolēmu parādīt Ice Age. Viss. Tā bija, tā kā, es biju nolēms, jo es tikai, zin kā, es viņus visus redzējis, bet viss, kas man atmiņā ir, ka viņi tur tā kā palīdz, un viņi draugi, un tā ļoti pozitīva, ne? Un es uzlieku sīkiem skatīties. Pirmo Ice Age, es vēl atradu pāris torrent lapās, vēl ir latviešu valodā, un es nemaksāšu GO3. Es esmu tāds mīs, kas tā. Un es uzlieku, tur vēl bija tas stulbais dublējums. Zini, ka viņš tā kā, Diego, let's go! Diego laižam. Zini, ka ir gan anglis, gan latviski, un tev prāts jūdzās nost. Bet mēs skatāmies, sīkais, ka tā filma sāks ar to, ka tā vāvera mēģina to riekstu dabūt. Un man sīkais ir tā kā tik fokusēts uz to. Tā kā viņš spēlētu kaut kādu fināls tajā šaha Grandmasters, viņš vienkārši tik fokusēts uz to vāveri. Viņi dabūja to riekstu, viņš tāds vāverīt, dabūja riekstu, ne? Ļoti priecīgs par vāverīt. Un, kad pieaugs būs arī, es atvainojos. Un, un tad aiziet tā milzu plaisa. Un tā vāvera bēg, un tad tur bija tie momenti, kad vāverē gāžās virsū tā lavīna. Man sīkais turās. Viņš tā, es negribu, lai vāverītai slikti notiek, vai vēl kaut. Viņš tā kā tēti, nē. Un tad bija arī tas moments, kad 2 ledus gabali spieda to vāveru kopā. Un viņi burtiski tā kā, acis sāk tā kā nākt uz āru un vispārējais. Un viņš skatās, un viņš grib raudāt. Viņš tā kā viņš ne... Jo viņa galvā, un tad es tikai sapratu to vecuma ierobežojumu. Zini? Jo es nekad viņu nebiju īsti sapratis līdz galam. Tur tā lieta, kad jo viņš domāja, kad ir pa īstam, kaut kur ir vāverīte, kurai dara pāri, jo viņi nevar dabūt riekstu. Viņš domā, ka tas ir pa īstam, kaut cik. Zini, vai arī tas tā kā, viņš skatās multens, viņš saprot, ka nav nekur ķēpu patruļi īstam, bet viņš saprot, ka tie ir sunīši. Un tur ir kaut kas tas pats, man liekas, tas pats prīkols viņam ir. Un tas nozīmē, man ir tik ilgi jāgaida, līdz mēs ar viņu varēsim kopā John Wicku skatīties. Jo viņš tagad nevar skatīt. Jo viņš nevis domās, kad mēs skatāmies kopā Bojeviku, es dzeru aliņu, viņš dzer kvāsu, mēs kopā skatāmies John Wicku, viņa acīs. Viņa acīs vienkārši ir čalis, kuru visu laiku sit, un viņš nogalina citus. Burtiski viņš skatās nāvi. Tā kā jā, tas nozīmē, man būs rītīgi ilgi jāgaida. Tas tagad man beidzot pielec. Izņemot, zini, kas vēl tās, tiem, kuri skatījušies tās tutas lietas, es to sūdu nerādīšu vairāk. Es nevaru izturēt.
Man pašam gribās pa logu izlekt ārā no... Man nepatīk tā kā viņi saucās, tā bērnu kaut kā tā enerģija, zini? Ne bērnu tieši, bet tā... Es runājos ar bērniem enerģiju. Vajag tā kā Krievu dārziņā. Zini, ķipa, labrīt! Nē, kas nav līdz galam lambu vārds. Labrīt, ne. Bet tas ir pusceļā. Un... bet es nevaru viņu tā... Un tagad mēs skaitīsim burkāns! Un es tieši jau reiz kaut kam teicu, ka 100 punktu viņu dzer, jo viņi nevar pati izturēt to, ko viņi dara dzīvē. Tāpēc tās epizodes ir 3-4 minūtes, ja viņi tādu fakitas vai dzert. Ja, viņi arī nav šmigai, viss tās vāverītes pārdeva. Ne vāverītes, bet kas viņai bija tās viņas lapsiņas. Jā, kas būtu pēdējā lieta, ko es gribu pateikt? Sadarsos ar ChatGPT. Es viņu pirmo reizi gribēju izmantot tiešām tā kā programmēšanai. Man vajadzēja smirdīgajā WordPressā. Es neiešu iekšā. Kroč, man vajadzēja kodu dabūt. Un viņš man ģenerēja nepareizi. Es pat sāku atbildēt viņam. Es biju apvainojies. Es atzīšos. Es tā kā ar virtuālu draudzeni. Es prāsu līdz beigās. Es biju draudzeni gan. Jo viņš laik nāk. Viņš tā kā čals. Un viņš nāk ar izcinājumiem. Un man nekas nepatīk, jo nestrādāja. Līdz beigās viņš man atsūta kaut kādu kodu, un es vienkārši atbildu, no. Could you describe the problem? Fuck you. Jā. Es nezinu. Man te pierakstīt vienu vecu lietu, par kuru es nebiju stāstījis. Es biju pirms kādu laiku uz teātri. Ko nopietni? Jā, es biju uz teātri. Un kroč teātris, bet es fiziski... Es nevaru teātri. Es nevaru noturēt uzmanību un neko. Es nevaru. Man teātris ir mistērija, kā tur cilvēki var nosēdēt 4 stundas un nerēkt nekādu par tiem aktieriem. Vienkārši cik ir pārspīlēti visi. Un tas laikam esot speciāli, lai tālākajās man neinteresē. Bet izrāde beidzās. Un es uzreiz sievietei sāku stāstīt, ko es domāju par to izrādi. Zini, kamēr tu gaidi uz mētļiem. Un es tur tā kā... Zini, kas ir, es tās beigas īsti. Un viņi tā kā rāda, kurš. Un es tāds, ko? Viņi tā vienkārši nerunā. Es tā, jā, bet tur, zini, tu īsti saprat to pēdējo momentu. Un viņi tā vienkārši aizveries. Viņi nīkna, skatās man tieši acīs, viņi aizveries. Un tas arī bija tas teiks. Un es, protams, uzvalkos. Es tā kā, es tā kā krievu čals, tā kā, man jāizvarēt. Jā. Es tikko biju izglītoties, gribu padalīties. Un tad es tur sazinājos ar pāris cilvēkiem, kuri iet uz teātri. Un viņi man teica, ka tā nesot smuki uzreiz pēc izrādes runāt par to. Man tāds, kas ir jāprocesē, tā kā emocijas. Tev vajag izprocesēt. Vai tas ir tāds? Un tad es uzprasīju pāris saviem tā kā draugiem, kas visu laiku iet uz teātri, kas zina vairāk par to pasauli. Un es saku, tā ir, ka nevajag runāt. Un viņiem nebija īsti atbildi jā vai nē. Un mēs beigās palikām pie tā, ka vienkārši tā meitene negribēja dzirdēt publiski manu viedokli par teātri izrādi. Ja tur 100 punkti, zini, teātrī, tur kāds lamu vārds izlieto, izskriet. Viens dēls tiktu nosaukts, kroč tā vecen. Un es sapratu, viņai bija taisnība. Es 100 punktu tas būtu noticis. Labi, tā kā tā. Labi, tiekamies. Nepaspēju iet nemaz jautājumos. Pusstundi ir. Paldies, ka klausījies un tiekamies nākamnedēļ. Ja? Davai, čau, veiksmi darbos.